Labvakar, dāmas un kungi! Laipni lūdzam studijā. Mani sauc Māris Brālis, un šodien pilnmēnesis vakarā mēs apspriežam pasaules ģeopolitiskos notikumus, kā arī dvēseliskos notikumus, kas notiek mūsu iekšienē un kas notiek ārpusē. Kā jau jūs zinat, Trešais pasaules karš ir sācies un raķetes lido. Raķetes lido, cilvēki mirst, cilvēki krīt panikā, cilvēki uztraucās, cilvēki zaudē naudu, cilvēki ir šokā, cilvēki nezin, ko darīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad ir pienākuši pastardiena. Pastardiena ir klāt. Tas, ko Bībelē mums jau teica un brīdināja. Pastardiena nāk un pastardiena ir klāt. Da ne, taču kāda pastardiena? Neuztraucies. Neuztraucies, mans mīļais draugs. Nav par ko zūdīties, nav par ko uztraukties. Viss ir kārtībā. Viss ir kārtībai. I visi būsi kārtībai, i viss ir kārtībai, i viss ir super. Galvenais, kas tev darās iekšā tai ķirbī. Galvenais ar to savu ķirbi. Strādā ar savu ķirbi, ja? Galvenais. Paskaties uz sevim spogulī. Nedomā par tām raķetēm, nedomā par to kāru, beidz grūzīties par tiem kariem. Kas tev darās iekšā? Kas tev darās iekšā? Vai tu cilvēks nosodi? Vai tu cilvēks pieņem tādus, kādi viņi ir? Vai tu sevi vispār pieņem, kāds tu esi? Tev patīk, kāds tu esi? Kad tu paskaties spogulī uz sevīm, tu vari paskatīties uz sevim spogulī un pateikt, es tevi mīlu? Vai arī tu visu laiku gruzies pa sevīm? Vai arī atkal no otras puses varbūt tās tu domā, ka tu esi krutākais, tu esi pats labākais. Iespējams, ka tu visu zini. Karš tikko sākās, tev jau ir visas atbildes. Kas ar ko, kāpēc karo, tu jau visu zini. Tev jau nekas nav jāuzzina, tev jau nekas neinteresē. Kā tad ir? Kā tad ir, draudziņi? Kurš no tiem visiem tu esi? Tu esi tas, kas gruzās, vai tu esi tas, kas visu zina? Vai arī varbūt tu esi viens no tiem, kam varbūt tās ir atvērta apziņa, kurš ir gatavs neitrāli paraudzīties uz pasauli un uz sevīm, ieskatīties sevi iekšā, pāanalizēt, kāds tu esi, kāpēc tu tāds esi, vai tev patīk, kāds tu esi, un ko tu vari darīt, lai izmainītos? Varbūt tu esi arī viens no tiem, kas paskatās uz pasauli un saka, es nezinu, kas darās, bet es gribu noskaidrot, man interesē, man ausis ir vaļā, man acis ir vaļā, es gribu zināt. Ja tu esi viens no tiem, tad tu esi īstajā brīdī nonācis īstajā vietā, jo šis ir Māris Brālis ar jaunumiem. Kā jau jūs zināt, Māris Brālis ir sūtīts, Dieva dēls, Māris Brālis. Tas esmu es, jaunais Kristus, Jēzus Kristus. Nē, jūs varat man saukt Māris Kristus. Bet zini, kas pa šķēli? Tu neticēsi, es tev pačukstēšu. Tu arī esi Kristus. Ups! Oh my God! Kas tad Bībelē mums ir rakstīts? Jēzus Kristus teica, tu vēl lielākus darbus nekā es darīsi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vecais labais Jēzus mēģināja mums pateikt, ka mēs paši esam dievišķas būtnes, ka mūsos tas Kristus ir iekšā. Viņš ir, protams, apslēpts, viņš ir dziļi aprakts, viņš ir dziļi iekšā, apakšā, zem kauna, zem nedrošības, zem naida, zem atkarībām. Viņš ir aprakts, bet dziļi apakšā šis Kristus ir katrā. Katrā no mums ir dzirkstelīt no Dieva. Katrs no mēs esam dievišķas būtnes. Neviens uz šīs pasaules nav labāks ne par vienu citu. Tici man, tev liekas, tu vari salīdzināt, viņš ir smukāks, viņa ir smukāka, viņa ir nesmukāka, viņš ir bagātāks, viņš ir resnāks, viņam ir labāka mašīna. Tā ir tikai ilūzija tavā galvā. Tu dzīvo šai sapnī, šai matricā, šai ilūzijā, un tu salīdzini, un tu domā,
Man ir augstākā izglītība, tad jau es baigais fiška esmu, baigais peška, baigā peška, ne? Tam 9. klases izglītība, tas jau neko nezina. Tas strādā ar savām rokām, viņš jau muļķis, es jau strādāju ar savu ķirbi. Nē, draudziņ, mīļais, es tev atgādināšu, ja pirmo reizi tu nedzirdēji, ja tu nevari saprast, ko Jēzus tev saka, tad Māris brālis tev vēlreiz pateiks, neviens nav labāks ne par vienu, ok? Visi mēs esam vienlīdzīgi, visi mēs nākam no Dieva, visi mēs esam daļiņa no apziņas, daļiņa no Dieva, daļiņa no visa, kas ir, jo viss, kas ir tikai viens. Tu vari šito saprast? Ko? Es domāju, ka ne katrs, kurš katrs var saprast, jo tie, kuriem ir galīgi, kur ir aizmiguši, kuriem dzirkstelīti ir galīgi nodzisus, viņi nevar to saprast. Cilvēki nevar iebraukt, ka viss ir viens, ir tikai viens. Eksistence ir tikai viena. Tikai viena. Viss, kas eksistē, ir viens. Un, ja tu paskaties dziļāk, tā ir vienā, re, kur ir Pēters, re, kur Jānis, re, kur Ivars, re, kur ir Ilze, Sanita, Lelde, Jasmīne, kas te mums te ir? Donalds Trumps ar te ir, tepat ir vecais labais Putins, nepieminu viņu vārdu, savādāk cilvēks sāks gruzīties, sāks stresot. Mēs visi esam viena apziņa, draugi mīļie, viena apziņa. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad, ja mēs ar pirkstu rādam uz citiem un sakam, cik viņš ir slikts, cik viņš ir nepatīkams, nesmukts, kā es viņu ienīst, mēs rādam uz sevīm. Jo visa pasaule, ko mēs redzam, ir spogulis. Viens liels spogulis, tu dzīvo spogulī. Un, kā saka, ja tu skaties spogulī, tu nevari pateikt spogulim izmainies. Tu nevari spoguli piespiest izmainīties. Pamēģini aiziet toaletē pie spoguli un pamēģini izmainīt spoguli. Tu nevari. Vienīgais veids, kā izmainīt ir atspulgu, ir izmainīt sevi. Vienīgais veids, kā spogulim likt mainīties, ir izmainīt sevi. Ja tu smaidīsi, spogulis tev smaidīs pretīm. Ja tu bēdāsies, gruzīsies, nīdīsi, zūdīsies, tad spogulis darīs tieši to pašu. Un atceries, viss, kas notiek tā, kam tas jānotiek. Tu vienmēr esi pareizajā vietā, pareizajā laikā, un vienmēr ir pareizais brīdis. Un pilnīgi viss, kas līdz šim tavā dzīvē ar tevīm noticis, kur tu esi nonācis, ir tava vaina. Tu esi pie viss vainīgs. Nē, Māri brāl, nesaka man to. Māri brāl, nesaka, ka es esmu vainīgs. Es to nevaru pieņemt. Nē. Viņš ir vainīgs, mana māte ir vainīga, mans tēvs, mans skolotājs, mans darba kolēģis. Visi ir vainīgi, bet ne jau es. Piedod, mans mīļais draugs, bet patiesība ir tāda, ka tu pie visa esi vainīgs. Un ja tu nevari šo pieņemt, tad es tev palīdzēt nevaru. Tev jāsāk pirmais punkts ir pieņemt, ka tu pie visa esi vainīgs. Un tad tu vari nākt pie manīm, un tad mēs varam runāt tālāk, ok? Ja tu nevari pieņemt, ka tu pie visa esi vainīgs, ka tu šo pasauli radi, tad tu vari rakstīt komentus, kādas tu gribi, tu vari nīst, tu vari bļaut, tu vari stresot, tu vari kādam uzšaut pa muti. Tu pat man vari draudēt internetā, kā daži cilvēki jau ir draudējuši. Bet tas nemaina faktu. Tu pie visa esi vainīgs. Tu. Paskaties spogulī, ja tu gribi zināt, kurš ir vainīgs pie visiem sūdiem, kas tavā dzīvē notikuši, tu. Tikai tu. Tātad, ja mēs tiekam līdz pirmajam punktam, un ja tu apzinies, ka tu pie visa esi vainīgs, mēs varam virzīties tālāk uz nākošo punktu. Nākošais punkts ir piedošana. Tu dzirdēji? Piedošana. Pirmām kārtām tev ir jāpiedod sev. Tu paskaties spogulī, pasaki, es pie visa esmu vainīgs. Šajā brīdī es piedodu sev pilnībā par visu, kas ir noticis manā dzīvē.
Es negruzos, es neietu depresijā, es nenožēloju, es nekautrējos, es nekaunos, es neienīstu, es nevienam nepārmetu, es tev nepārmetu, es piedodu. Es piedodu, pilnībā piedodu sev, piedodu visiem apkārtējiem un virzos tālāk. Lai arī kas, cik šausmīgs būtu noticis tavā dzīvē, tu vari piedot. Tu vari piedot un virzīties tālāk un izvēlēties mīlestību. Pret sevīm, sāc ar sevīm. Pirmais, tu vari sākt ar piedošanu un mīlestību pret sevīm. Pret sevīm. Ja tu sev nemīlēsi, neviens cits tev mīlēt nevar. Un ja tu sevi nemīli, tu nevienu citu mīlēt arī nevari. Tāpēc sāksim ar pieņemšanu, kad pie visa tu esi vainīgs, un tālāk piedosim sev par visu, ko mēs esam izdarījuši sliktu. Ok, ja mēs esam šitik tālu nonākuši, tad nākošais punkts ir radīt. Atceries, tu esi radītājs. Tu esi radītājs. Tavas domas, tava iztēle, tavas rokas var radīt. Atšķirības starp Dievu un tevīm nav nekāda. Tu tāpat kā Dievs vari radīt ar savām rokām, ar savu iztēli, ar savām domām. Tu vari satikt cilvēkus, tu vari sadarboties. Tu vari radīt pilnīgi jebko, ko vien tu vari iztēloties. Vienīgais limits tavai radīšanai ir tava iztēle. Tas, ko tu vari galvā iztēloties, to tu arī vari radīt, to tu arī vari sasniegt. Un es zinu, ka tev daudz cilvēku bērnībā ir teikuši, ka tu esi stulbs un ka tu neko nemāki un ka tu neko nevari. Bet es tev vēlreiz pasaku, tu vari, tu esi spēcīgs, tu esi ideāls, tu esi perfekts, tu esi mīlēts, tu esi radošs, tu visu vari, tu pilnīgi visu vari, ko vien tu vēlies. Tev vajag tikai gribēt, iztēloties un darīt. Viss tev vairāk nav nekāda limita. Nav nekāda limita. Visa pasaule, kurā tu dzīvo, ir tava pasaule. Tu radi visu laiku, katru dienu tu radi. Un tu vari apstāties šobrīd un izvēlēties, ko tu vēlies radīt. Lai kāda būtu tava pagātne, lai kas būtu noticis, lai kādas sūdzes tu būtu darījis, tu jau sev esi piedevis un tu vari virzīties tālāk, tu vari radīt kaut ko jaunu, mans draugs mīļais. Tici tu man, atceries, ir tikai šis mirklis. Aizmirsti par lietām, ko tev skolā, bērnībā kāds ir stāstījis, aizmirsti par tādām lietām kā pagātne, nākotne, aizmirsti, es tev saku, aizmirsti, pagātne neeksistē, tā ir ilūzija, tu tagad aizver acis un atceries, 10 gadus atpakaļ es darīju to un to, aizmirsti, tas neeksistē, tas eksistē tikai tavā galvā, tev tā liekas, ka to darīja 10 gadu atpakaļ, aizmirst par to. Vienīgais, kas eksistē, ir šis brīdis, šobrīd, šis brīdis, tikai tagad. Un pats svarīgākais ir, kur tu liec savu uzmanību, kam tu koncentrējies. Vai tu koncentrējies kaut kam radošam, tu kaut ko radi, tu kaut ko dari, vai tu šajā pašā brīdī vari grūzīties, atceroties pagātni, vai arī iztēlojoties negatīvu nākotni. Ja es uzaicināšu to meiteni uz randiņu rītā, varbūt tās viņa man iesitīs pļauku un atteiks. Viņa man varbūt pazemos. Viņa man pazemos skolā. Varbūt tās es viņai neko neprasīšu. Kāpēc tu domā par tādām lietām? Negruzies pa nākotni un negruzies pa pagātni. Ir tikai šis brīdis, izvēlies, ko tu vēlies, iztēlojies pozitīvu, tikai pozitīvu, labu iznākumu un dari, ej uz to un tev viss izdosies. Es tev apsolu, mans draugs, viss tev izdosies. Tu esi pats labākais, tu esi pati labākā. Vīrieši, sievietes, bērni, vecie, vienalga, kas jūs esat superīgi, jūs esat daļiņi no Dieva, jūs esat mīlēti, jūs esat vajadzīgi un jūsos ir daļa no šīs dievišķās dzirksteles. Es nezinu, kā lai vēl jums to pasaki, bio, rio. Tu esi Kristus, tevī ir Kristus.
Davai saņemamies, pamožamies un visi kopā radam labu pasauli, jo mēs to varam. Tas ir mūsu pienākums, tas ir mūsu liktenis. Tas ir tas, ko mēs gribam, un tas ir tas, ko mēs varam. Davai saņemamies un daram. Es jūs mīlu, I love you. Paldies, ka skatījāties. Šis bija pilnmēnesis reportāža no brāļa Māra. Brālis Māris man sauc. Es jūs mīlu, ar labvakaru!